Āmen. Klausamies Svēto rakstu vārdus no Mateja evaņģēlija 3. un 4. nodaļas. Tā lasām. Kad Jēzus bija kristīts, Dievs no debesīm sacīja: šis ir mans mīļais dēls. Tad gars Jēzu aizved tūkstnesī, kad tas taptu vēlna kārdināts. Kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tam gribējās ēst. Kārdinātais piestājās pie viņam un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi kļūtu par maizi. Viņš atbildēja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un atkāpies Sātana, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad vēlns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie Jēzus iestājās un viņam kalpoja. Āmen. Kungs, Dievs, svētais gars, mēs tevi pielūdzam, saucam un aicinām, nāc un svētī tu mūsu savu vārdu, žēlastībā, patiesībā un mīlestībā. Āmen. Sēdiet. Parasti mēs vēstures atceres dienās vienmēr atkārtojam kā tādu gandrīz vai mantru, no vēstures ir jāmācās. Lūk, konkrēts vēsturisks gadījums, kara gadījums, kunga Kristus cīņa ar Sātanu, notikums, kas izšķīra un joprojām izšķir daudz. Šajā notikumā, šajā vēsturē mums ir dota īpaša iespēja ieraudzīt pašiem sevi un arī daudz mācīties. Parasti skatoties dokumentālās un mākslas filmas par karu, uzmanību saista notiekošā dinamika, spriedze, kustība, un bieži vien to skatīto un tā vērtību mēs neviļus vērtējam par līdzpārdzīvojumā iegūtā adrenalīna daudzumu savās asinīs. Bet mēs ļoti reti jautājam, kas tad ir aiz kadra, kas ir aiz notikumu, kas norisinās vīros, kuri tur ieroci rokās, kas notiek viņu sirdīs un viņu dvēselēs, kas ir viņu ideāli, vērtības un pārliecība. Protams, ka rīcības motīvus ir ļoti grūti parādīt uz ekrāna, bet tieši tie ir izšķirošie vīra tapšanā par karavīru. Tieši tāpēc izcilākās ir tās filmas, kuru režisoru un operatori ir spējuši to parādīt. Lūk, mums ir viens tāds gadījums. Evaņģelists Matejs mums ir sagādājis tādu iespēju. Viņš parāda gara cīnītāja Dieva dēla Jēzus Kristus sadursmi, cīņu ar pašu vēlnu. Ko tad mums māca šī cīņa? To, ka vērtību pareiza sakārtošana, prioritizēšana sniedz spēku, stiprina identitāti un ved uz uzvaru. Prioritizācija nozīmē mazāk svarīgā pakļaušanu būtiskajā. Tas ir ērtību pakļaušanu vērtībām un gribu turēties pie tām, neļaut tās sev izšaubīt un izvilt. Ko tad nozīmē šī garīgā cīņa, no kuras mums šodien vajadzētu mācīties? Tā vispirms nozīmē zināt sevi, savus garas spēkus un avotus, pareizās vērtību prioritātes un savu sūtību, vai kā šodien saka, misiju. Tas nozīmē to pašu zināt arī par savu pretinieku, kas viņš ir patiesībā, nevis par ko maskējoties izlietās. Zinām, ka Kristus par vēlnu ir sacījis, viņa nodomi mums ir labi zinām. Saprast, ka vēlns savu spēku smēķ mūsu vājumā, ka viņa mērķis ir izraisīt bailes, paniku un bezspēcības apziņu. Mēs zinām arī to, ka iedarbīgākais veids, lai kādu iznīcinātu, ir nevis viņa fiziska likvidēšana, bet viņa novēršana no būtiskā uz ikdienišķi aktuālu. Tā redzam, ka Sātans šajā vēsturiskajā notikumā cenšas izprovocēt kungu Kristu uz garīgu pašiznīcināšanos, novirzot viņu no viņa misijas. Bet 40
esam Dievu gavēšanas kungu un Kristu noteikti gribējā sevis. Vēlams ļoti labprātīgi piedāvā sadarbības plānu. Viņa pienesums ir ideja pārvērst akmeņus par maizi, savukārt no Dieva dēla gaida šīs idejas praktisko izpildījumu. Redzam, Velns uzstājās kā līdzcietīgs humanists, būsi pats paēdis un varēsi vēl citiem palīdzēt. Sātans lieliski prot apelēt pie cilvēku zemišķajām vajadzībām. Tās ir neapstrīdamas. Ja plāns maks, lieli nodokļi un maza alga ilgstoši māca cilvēku, tas pārslēdz, diemžēl, viņu vēdera un kabatas režīmā. Kurš var pārmest, ja tad cilvēks noēd savu dzīves aicinājumu un dotības izdzīvošanas cīņā, netiekot līdz tās virs uzdevuma īstenošanai? Velns, protams, ir priecīgs par katru radošos spēkus gadījumu, kad izdodas novērst tādu cilvēku no vērtībām uz dzīvē nepieciešamajām vērtībām. Un kur nu vēl, ja tas notiek ar tautu vai valsts, Latvija, viņam būtu gards humorsiņš. Ja mēs joprojām ciešam no nepārvarētas ekonomiskās krīzes, joprojām esam Eiropas Savienības astē reālajos ienākumos uz iedzīvotāju. Augatīgie un tuvredzīgie daudz no valdošajiem ir novājinājuši tautu, ka jebkuram, kurš dzīvo zem iztikas līmeņa, var iestāties kārdinātājs. Vai neredzi, ka spējīgākie, gudrākie ir jau aizbraukuši un ka pašam laiks ir apsvērt tādu iespēju, vai arī piestrādāt, tā teikt, par profesionālu latviešu nelatviskajās partijās. Daudz noteikti pazīst šo kārdinājumu. Kad tam piekrītam, tad arī iekrītam. Esam ļāvuši sevi reducēt, samazināt tikai uz staigājošu vēderu. Tautu baroja ar veiksmu stāstiem. Veiksme patiešām būtu, ja aizbraukušie pulkiem atgrieztos uz jaunatvērtām ražotnēm, ja nodokļus maksāt no peļņas, nevis no apgrozījuma, ja tos samazināt, nevis paaugstināt, ja mazajiem uzņēmējiem nevajadzētu sūdēties par birokrātiskiem šķēršļiem, ja liektu tirgot uzturēšanās atļaujas, ja skolās būtu valstīs atbalstīta patriotisma mācība, ja tiktu izskausta valdošo korupciju, ja drošības policija beigās izmērst 5. kolonnu, ja plašsaziņas līdzekļos iegrožot Krievijas kara propagandu, ja valsts efektīvi un reāli stiprinātu un popularizētu bruņotos spēkus, zemesardzi un jaunasardzi. Kaut vai viena no manis nosauktajiem jau būtu veiksme. Apelācija pie iztikas, protams, ir efektīva. Piemēram, vai tiešām ir īstais laiks runāt par patriotisko audzināšanu, ja taču ir jārūpējas par pensijām un algām? Vai tagad būtu jāatgādina par nepārvarētajām okupācijas sakām, ja, un tā tālāk, un tā joprojām? Bet ja būsim ļāvuši rūpēties par miesu uz savas identitātes vērtību rēķinu, tad šīs vērtības sadrups pilnīgi, un drīz vairs nebūs neviena, kurš gribēs Latviju aizsargāt. Tad mums kailām rokām paņems šīs polittehnoloģijas autori. Kungs Kristus neapstrīd zemišķo vajadzību nepieciešamību, bet tikai to, ka tās būtu vienīgās. Viņš saka, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kristus noliedz cilvēka samazināšanu uz iztiku, jo tad nākamais solis ir viegli paredzams. Cilvēks būs atkarīgs no tā, kurš viņu nopirks par mazu algu, bet smagu darbu. Primitīvi, jā, bet diemžēl efektīvi. Atcerēsimies jau no pirmajām Bībeles lapas pusēm, ka kārdinātājs varēja efektīvi darboties tad, kad pirmie cilvēki ielaidās ar viņu sarunā, uzklausīja viņu kā līdzjūtīgu un gudru padomdevēju, kā piešķirot viņam tādas pašas tiesības kā Dievam. Var jau būt, ka tas bija demokrātiski, taču zinām, sekas bija iznīcinošas. Ādams un Ieva, tā teikt, dzīves pieredzes trūkuma dēļ nezinām, bet mēs gan zinām,
ka patiesībai un meliem nav vienādas tiesības, ka okupants un okupētais, bende un upuris nevar būt dialoga līdzvērtīgi partneri. Varbūt, ka meli ir jau tapuši par Krievijas, tā teikt, specifisku strateģiskās komunikācijas veidu, bet katrs saprātīgs cilvēks taču zina, ka principiālā nozīmē meli ir un paliek patiesības slepkavība. Paklausīt vēlnam, tapt par viņa sadarbības partneru nozīmē graut savu identitāti un parakstīties par savu garīgo pašnāvību. Tāpēc jau Kristus neielaižās nekādās diplomātiskās sarunās un kompromisos ar vēlnu. Viņš arī runājot nelieto, tā teikt, šodien korekto valodu. Dievdēls lietas sauc īstajos vārdos. Sātans netiek dēvēts par kaimiņu no ietekmīgās pazemes organizācijas, bet gan par meli un slepkavu. Šodienas aktualitāšu valodā varētu teikt agresors un maskerovkas lietotājs. Žurnālists Imants Liepiņš savā atsauliecinieku stāstā Ukraina, dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija vēsta. Apmaksājot propagandas telekanālus un visādas tautiešu aktivitātes, Krievija maskē savus militāros mērķus un gatavo augstu zaļajiem cilvēciņiem. Izliekoties par globālu tirdzniecības partneri un iestājoties starptautiskās organizācijās, Krievija iemīcina kaimiņu modrību un gatavo invāzijas. Nomaskējot savus karavīrus par zaļiem cilvēciņiem, Krievija cenšas tos padarīt par it kā nepiedarošiem nevienai valstī. Pēc mēnešiem diviem, protams, cīnīsim atzīstoties, ka tie bija viņu kaujinieki. Tik tālu Mans Liepiņš. Jautāsim, kāpēc gan kungs Kristus izturēja vēlna uzbrukumu, nenovijās, nesāka stumīties, taisnoties, bet mēs tik bieži nē. Jo mēs ar savu kaut kas nenotiek attieksmi izrādām vājumu un tā, diemžēl, provocējam agresoru. Katru gadu 16. martā tiek doti gudri padomi, ka lūk tieši šogad nav gudri doties pie brīvības pieminekļa, ka pietiek, ja dodas uz Lesteru, vai vēl labāk, ja piemin kritušos mājās. Un tā tālāk, un tā joprojām. Atcerēsimies, mūsu izcilais vēsturnieks Ulris Ģermenis sacīja, tauta, kurai ir savi varoņi, un kura tos piemin, ir neuzvarama. Tātad, ja varoņus nepiemin, tauta to uzvarā. Piektdien dzirdēju piedāvājumu uzskatīt latviešu leģionārus par karavīriem, bet ne par varoņiem. Viltīgi. Ja leģionāri ir tikai karavīri, tad, protams, arī tikai mobilizējušās lielvāras upuri. Un upuris izsauc līdzjūtību, bet nerada cīņas spāru. Varonis gan iedvesmot, sakot viņam līdz uzvarai. Pateikt tik vien, ka leģionāri ir mūsu vēstures daļa, nozīmē nepateikt neko svarīgu. Mums ir jājautā, kāda daļa. Būtiski mums ir šajā notikumā, šajā brīdī saskatīt vēsturisko pēctecību. Daudzi no leģionāriem pirms tam taču bija latviešu strelnieki, kuri izveidoja toreiz tūkošās Latvijas armijas mugurkaulu un 1920. gadā atzina iebrucējus, uzvarot brīvības cīņās. Pēc Vācijas kapitulācijas 1945. gadā 4000 leģionāru devās partizānu gaitās. Viņu cīņas uzturēja tautas pretestību okupācijas režīmā. Nepakļaušanās gars pārsviedās uz jaunatni, uz inteliģenci, un mēs izturējām. Mēs izturējām līdz atmodai. Tātad leģionāri ir svarīgs posms mūsu tautas brīvības alpu un neatkarības gribas ķēdē, nemazāk. Šodienas vēstures mācības stundā iemācīsimies ne tikai garīgās cīņas stratēģiju no kunga Kristus, bet arī to, ka pirmkārt, varoņi ir jāgodina viņu varonības dēļ, un otrkārt, varoņi ir jāgodina, lai mēs paglābtos no savas mietpilsonības, no sava gļēvuma, no sava morālā vājuma,
pēc kura tik ļoti mūsos ilgojas pretinieks. Ļoti zīmīgi, ievērojiet, ja agrāk karos cīņas sākās un beidzās, tā teikt, ar ieročiem rokās, tad tagad jaunais, 4. paudzes vai tā saucamais hibrīdu karš sākas ar cīņu informatīvajā laukā pret mūsu vērtībām, principiem, identitāti. Un tad, kad šī cīņa būs uzvarēta, tad arī ieradīsies bruņotie, laipnie, zaļie cilvēci. Bet tas arī nozīmē, ka mēs ik viens varam būt cīnītājs jau hibrīdu kara pirmajos posmos. Un tajos uzvarot, mēs varam nepieļaut tā pāraugšanu par militāru iebrukumu. Tāpēc Kristus spēja izturēt garīgo spiedienu un uzvarēt, bet mēs tik bieži nē. Kristus sacīja, es un Tēvs, mēs esam viens. Es un Tēvs, mēs esam viens. Tas nozīmē tik ļoti būt kopā ar savu augstāko, ar savu svarīgāko vērtību, nevis vērtību, kas saplūst šo vērtību. Sekojot kunga Kristus sacītajiem, mums vajadzētu teikt, mēs un Dieva mums dāvātā Latvija, mēs esam viens. Reiz jautāja kādām Igauņu armijas kapelānām, ko viņi darīs, ja iebruks Krievi, bet ASV viņus neatbalstīs. Viņš sacīja, mēs ieraksimies. Viņš ar to gribēja vēstīt, ka mēs ieraksimies Igaunijas zemē tik ļoti ar to saplūstot, ka mūs no tās neviens un nekas neizrauks. Kungs Kristus atcitot katra vēlna uzbrukuma saka, stāv rakstīts. Un tad viņš citē debesu Tēvu vārdus no svētajiem rakstiem. Uz ko mēs, latvieši, Latvijas pamatu un valsts nācija varētu atsaukties kā uz savu spēku avotu. Uz Aleksandra Grīna vēseļputnē, uz Aleksandra Čaka mūžības skatījiem. Šodien, lai uzklausām Broņislavu Martušēvu. Te piedzimām, te uzaugām. Dod Dievs, ka arī mirstam. Mēs savu zemi uzraugām līdz pēdējam, līdz šķirstam. Mēs zobam, mēs vairogu, mēs galvu ķīlā liekam. Kaut ko līdzīgu varam lasīt arī beidzot ieņemtajā, pēc grūtām cīņām pieņemtajās Atversmes ievadā. Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu Latvijas nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Latvijas identitāti veido latviskā dzīvesziņa, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Beidzot pēc 2 gadu desmitiem brīvības un neatkarības, mēs kaut ko vismaz esam varējuši pateikt par mūsu valsts pastāvēšanas mērķi, kaut arī maz un nekonsekventi. Mums vajadzētu mācīties. Mums vajadzētu šodien mācīties un iemācīties no kunga Kristus, ka ir iespējams nekļūt par lokāmo divdabu, par rāpuli, par līderi. Mums vajadzētu no viņa iemācīties to, ka ir iespējams dzīvot saskaņā ar savu identitāti, saviem principiem un savām vērtībām. Ir iespējams būt cīnītājām un ir iespējams, mācoties no leģionāriem, partizāniem, brīvības cīnītājiem, uz viņiem skatoties, ir iespējams arī pašām tapt par varogu. Protams, ka par to var nākties maksāt, bet ziniet, tas ir no vērts. Apziņa, ka neesi iztirgojis un izšķietis niekos sīkās dzīves ērtībiņās Dieva sev doto mūžu, tikai paglābjot un rūpējoties par to, lai tev būtu kaut kāds iztikas un sadzīves līmenītis, atmaksājis ar pašcieņu. Jo mēs esam savu vērtību un ideālu un principu, nevis sarausto mantu kopums. Cilvēku sūtība taču ir pēc iespējas vairāk, spilgtāk, bagātīgāk un radošāk izpaust savu identitāti, savu Dievu līdzību. Nevēl apostolis atgādina, mēs esam Dieva darba dieva. Un tas pats tikai lielākā un plašākā mērogā attiecas uz visu tautu.
Dievs ir radījis Latviju, devis tai valstiskumu, lai mēs savu nacionālo identitāti šeit, mūsu dzimtenī, īstenot. Mūsu kā tautas sūtība ir latviskot Latviju. Latviskot Latviju. Nevis tikai uzturēt to kaut kādā līmenī, bet nu jau atbūt morāli un garīgi atkarot savu valsti, iepretim globalizācijas briesmām un Krievijas jau izvērstajam hibrīdu karam. Tāpēc šodien vairāk kā jebkad lūgsim, lai Dievs mūs pasargā no bļādu, no mīkšķaulības, no bezmugurkaulainības. Un lūgsim, lai viņa dēla Kunga Kristus mīlestības uz mums dēļ nāk viņa svētība, kā drosme, kā apņēmība, kā gudrība. Jo atcerēsimies, apostols taču sacīja, mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Un baila nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība uz Dievu. Un viņa dāvāto mums lielo dāvanu Latviju. Šī pilnīgā mīlestība aizdzen bailes. Kunga Kristus mīlestībā. mans pirmais mēģinājums. Paņem, ka tas ir Andris Balčs, jūs varat skatīties vērtāt, kas tam sadunājums. Jūs portāls lasiet, jūs zināsiet.
spēcīgais un mūžīgais mūsu radītāj. Caur savu dēlu Jēzu Kristu, tu esi atklājis mums savu mūžīgo mīlestību pret cilvēci, kuru tu esi radījis, darījis pēc savu tēlu līdzības. Visa cilvēce no tevis atkrita grēka dēļ, un caur grēku nāvi ienāca pasaulē, un ar varu iespiedās pie katra cilvēka, jo visi ir grēkojuši. Mēs cīņu ar grēku, vēlnu nāvi bijām pilnīgi zaudējuši, bet tu neatstāji mums mūžīgā nāvē un pazudināšanā, bet savas mūžīgās mīlestības un žēlastības dēļ esi pasaulē sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas skata viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Viņš nāca nevis tiesāt pasauli, bet to glābt. Mēs tev pateicamies, mūsu pestītāji, ka tu uzņēmies mūsu grēkus un noziegumus, un tos iznīcināji, ievedodam savā miesā pie krusta. Tu apbruņoji visas pretvaras, vēlnu un nāves varu, sadegāji lielā kārdinātāju un ļaundaru galvu. Mēs slavējam tevi, uzvarētāju un varoni pestītāju. Tu savu dzīvību atdevi par mums, lai mēs dzīvotu. Tu miri par mums, kad vēl bijām tevi ienaidīgi. Tu mūs darīji par savu tautu, vairo kungs mums ticību, un lai tavs un nopelns un uzvar pie krusta nes mūsos ticības un svētas dzīves augļus. Dod debes Tēvs žēlību visiem mums žēlastības laiku, kad ticībā varam atgriezties, gan lieli, gan mazi, gan valdīgi, gan padotie, gan bagātie, gan nabagie, no grēkiem, no grēcības vienaldzības un ticībā uz tavu dēlu saņemt grēku piedošanu un izlīgumu un mieru. Mēs piesaucot Kristus vārdu, šodien tavā priekšā pieminam tos, kas ir tuvos krituši par Latvijas neatkarību. Šodien īpaši pieminam Otrā pasaules kara laikā leģionu cīņās kritušos. Debes Tēvs, stiprini ticībā palicējus un dod mums visiem un visai mūsu tautai novērtēt viņu lielo upuri, dzīvību, ko viņi nodeva par Latvijas neatkarību, par to, lai mēs varētu dzīvot šodien Latvijā, savā zemē
kungs un viņa apsolījums, ka arī mēs varētu padot savas dzīvības par brāļiem. Šodien mēs arī pieminam arī visus citus kritušos karavīrus, kas karos ir gājuši bojā lielvaru netaisnajās cīņās. Par viņu tuviniekiem, kas viņus piemēra, par tiem, kuriem sirdīs sāpes. Ļauj mums redzēt, kā Kristus krusta nāve un augšām celšanās dod arī mums grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību tavā debesu valstībā. Un mēs tev visi kopā gribam lūgt, tā kā tavs mīļais dēls, uzvarētājs, varonis un mūsu pestītājs mums ir mācījis un pavēlējis mums visiem tā lūgt. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvesti mūs no ļaunā. Amen. Dievs svētī Latviju. Ko tad? Nefilmēt uzrakstu neredzējāt pie durvīm? Jā, bet nu biznesa jau tas nav. Labi. Tikai Jums jāka tikai balti. tikai labā, jā. Ne, jums jāka ir balti. To es saprotu, jā, ārā notērīšos.
Blijf maar nog zitten. Verpijt. Da se već Njemci grip. Ja?
Viņam jābūt priekšā. Jā. Mēs sākam gājienu tikko te no Jāņa baznīcas, tikko pašā priekšā. Bet nu uz vietas viņš tur ir tās ļoti tas, ka Briti un Amerikāņi sakombardēja 9. gada. Jā, es kā sāku. Bija viens. Es uz vairoties vai tad bija 4. Mēs bija viens. Ietrūkst par 9 balvas, vai mēs arī viņiem tā
svarīgi, ka viņš tādā dienā neparādīsies. Labs jau nav, bez viņu nevar. Mums būtu kalpi bez gāzes. Tas labs nogaidāt. Viņš dara. Viens no
Silviem ar balsi savu. Mēs ticam
Jaunā rektorē mūsu pensionārs. Man jau vienā kamerā vajag tagad no kārtas bija ievests. Bet lauksaimniecībā nav nekas Latvijā nav pēcpusdienas. Redzes. Uz priekšu latvieši un pulkostājamies, lai asins plūsmēs kausimies līdz vergu lāžas, pušu trūks, un ko tie mūsu zeme meklē, šie svešinieki svērvars. Tie grib mūs iecīt verdzības peklē, drīz uzbruks mums šis ēles mars. Uz priekšu latvieši un pulkostājamies, lai asins plūst mēs kausimies līdz vergu lāžas, pušu trūks. Šī miesa, šis gars un šis zīmes, Tēvu zemes tiesa, kamēr man saulē virs. Ir Tēvu zemes tiesa, kamēr man saulē virs. Kur solīti iemu, kur Tēvu zemes grūst, un pāri katru ciemu vēl vēdrais pērkons rūst. Un pāri katru ciemu vēl vēdrais pērkons rūst. Tēt brīdī gan mani ar Tēvu zemi iet, lai Tēvu gari ar karaliem mūsiem, lai Tēvu gari ar karaliem mūsiem. Asprīnīgs viešu aizlēst viņu eit, un droši nav iešu pēc šāvam
maliņu vairāk gājies. Latvijā,